Tos Bull. Vai. Asie āķi. Labrīt, kungi un dāmas! Labrīt! Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā 2026. gada sacensībās, kuras notiek jau mums otro gadu. Babītas asākais āķis. Daudzas sejas jau ir pazīstamas, redzu jau otro gadu. Šī tradīcija turpināsies katru gadu. Tātad atgādināšu par noteikumiem. Līdekas ķer no 50 cm, visas laižam vaļā, neko nepaturam, asarus arī neko nepaturam, ieskaitē iet tikai un vienīgi līdekas. 5 garākās līdekas. Var ķert vairāk, tie, kas nav sapratuši. Var noķert kaut vai 10, bet ieskaitē ies tikai 5 garākās. Tātad sūtam kaut vai visas 10, bet ieskaitē ies 5 garākās. No 75 cm obligāti atlaišanas video. Visi gatavojās startam jau. 10-15 minūtes un sākam topēt. Andri, gatavs uz zemo startu, jā? Šogad laivu daudz, dikti daudz. Pilns ezers patreiz laivām, vienā točkā. Tūlīt būs starts. Aiziet. Nu nezinu. Andri, ko mēs šodien noķersim? Līdaku! Būs kaut kāda zivis šodien? Būs. Nu, blīd, grūti būs, man liekas. Es jūtu, ka būs. Būs, jā? Nu, ja Andris saka, ka būs, nu tad jābūt. Kas saka, tu kāds patīs uz beigām patīsies, vai būs vai nebūs. Nu, darīs, Šogad ir vairāk 24. Jā, ka vēl džeki skrien pat ātrāk, un mums šogad jau kāds, bet mums lielā mammīte arī laiva. Bet, Andri, mēs tur startā daudz saka, ka nekas neķerās, ja ļoti slikti ķerās. Bet tu saka, ka būs? Nu, kāda vajadzētu būt? Nu, nezinu. Nebūs lielās, būs mazās. Būs mazās. Nu, mums jau būtu labi, ja mēs noķer kaut vai 3 mēra. Nu, tas būtu tāds, priekš mums labs rezultāts šodien, ņemot vērā, ka viss sūktās, ka nekā nav. Un kas pa laika prognozi šodien ir saule mīsies ar mākoņiem, karsts, līdz pa 28 grādi šodien, jā? 28, vismaz vējš 4 metri. Bet vējš laikam 3-4 un brāzmiņi kaut kādi, kas it kā priecē nedaudz. Teku džeki jau makšķerē, jau pašā startā jau brauc makšķerē, netērē laiku. Labs. Nu, tā ir pieeja. Labi, Andri, daram, ko varam šodien, vai ne? Jā. Davai. Enerģētiskie dzērieni ir sūds, bet šodien par godu sacensībām var arī tādu iedzert. Grūta diena būs. Andrim bija arī mazāk kaut kāda usita. Maziņš. Aizgāja. Ai, turpinam. O, tavs. Bull. Davai. Asie āķi. Asāķi. Davai par tām līdekām. Nu jābūt Andri tagad, ne? Tagad jābūt. 1,45 bija, Andrim aizgāja arī kāda neliela.
Nu, nezinu, tagad mēriņus vajag pēc šitā. Vai, metam iekšā un skaties, pirmā metienā vēl būs mēriņš. Jā, līdzīgi tikiet. Perfekti. Iemests. Pirmo dabūjām pulkstens 8:30, pusotru stundu, bet atkabinājās uz čaterīti, šitādi te, bet ir ļoti iespējami, ka nav mērs. Jāskatās. Varbūt, ka pēkšņi ir, jā. Tā vai tā. Nebūs 45. Tā, kāp nost, nē, blin, maziņa laika. 45, Andris saka, uzmet, tur jābūt. 45. Pareizo vietu parādīja, uzmet, ir. Bet 50 laikam nebūs ticamāk. Nebūs. Ruksīta tāda. Ai, 40. 45, tā kā es teicu. Pagā. Nu, 45, jā. Jā, cik pupsik. Žēl. Šodien mums noderētu vairāk mēriņu nekā šitādi te. Ležam vaļā. Kamēr fonā klausamies Garminu, domāju, neķerās, likšu rotiņu. Vismaz asarītes sāk ķerties ar pirmo metienu, kā nomainīt tā asarītes. Dusmīgs, apsveic kāds pilnīgi dusmīgs. Tā, reka mums ir cope tiešraidē, bija ņēmiens, laikam neuzsēdās laiks cope Baltic XL. Nolaid spurus savu. Jā, Jānis pieregulē bremzi, tātad, ka bija papavīgi. No, Jā, tātad dusmīgais babītis. tie galvenie mūsu sarunas secinājumi ir tā kā... Mepiņi šancē, babītē, asarīši nāk viens pēc otra. Gribēja teikt, ka kaut ko jāsāk, ka Rolāns Šmits rāda piemēru. Tu kāds? Jā, bet paskatīsimies, kāds būs Venis, man tā problēmas kaut ko vajag atļaut. Kārtējā cope babītē, kad nav ne vēja nekā, bet braukājam pa puduriem, it kā ir informācija, ka šitijos ķerās līdeks. It kā mēģinu pilnīgāko virsmas māneklis iet pa pašu virsmu, būtībā tā kā savā ziņā starp dogu un to... Nē, tās pīle, kas tev tu izlaisu pīle čakarē prātu. Vienkārši tā edzenu tādu pilnīgāko virsmas mānekli. Skatīsimies, varbūt pēkšņi. Nu, ir Andrim. Ir. Viens ir. Ieskaitē neies, bet ir Bet ir. uz leģendāro. Jā. Tiksim cauri, vai ne? Gaisā reāli smaka tāda zivju tāda. Kā zivju paviljonā. Ir to pīļu paradīze. Tūlīt sāksies pīļu sezona īstenībā. Jau sāk. Eiku šinī līdzīgi vajag iemest. Nesākās. Ne 20. augustā, cik saprotu. Vēl viens mazais asarīts un 3 pakaļskrēji. Līdz 500 cilvēkiem līdz 800 kg kopējā svara. Mazais laid vaļā. 178 kg Tev pakaļskrēji 3 tādu pašu izēju. līdz pat 250 zirgu. Man ir šāda laiva. Tāda laiva, ar šādu laivu ar 250 zirgu motoru ir kā asnācis, ar viņu ir jāprot attiecības. Bāzes komplektācijā viņi jau forši brauc arī ar 115 un 150 zirgiem, un tāds laivas es esmu diezgan daudz jau patestējis. Un pareiši ar 150 zirgiem šī laiva uz ūdens ir vienkārši bombons gan no vadīšanas viedokļa, gan ērtas, labātuves. Jak pakaļskrējs redzēja atkal. Daudz glāžu turētāji, kādas jaudīgas kontrols. Tā tik meto gūpīgi, gan jau tik līdekai jābūt. Skrēja kaut kas liels pakaļ. Nu kā liels? Vai nu liels asars vai kaut kāda līdeka? Tāds bija lainas novietojums. Tātad otrā pusē, Aizgāja ar vēdu, redzēja. kad izvietojot svaru priekš jaudīgi, zināja, man svars ir Kā saka, ja nav kazai piena, tad nav kazai piena. Es gribu tieši pārēst. Ja mēs tagad noķersim, tad noķersim kaut ko lielu. Bet ja ne, tad kazai nav piena.
nesen atskanējis šāviens nozīmē, ka sacensība ir beigusies par sacensību. Nu, viņa tā arī beidzās pie apmēram 6 asarīšiem, līdakas 45 centimetri un kāda viena laikam iekodiena astē lielajai gumijai pašā centrā, babītes. Es braucot jau zināju, ka neko te meklēt īsti nav ko, un brauc kā atrādīties, un pats sev teicu, ka tā ir kā tāda atrādīšanās, čomi satiekās, parunājās reiz gadā, bet nekā copes diena, jo babītē vasarā es personīgi nemāku noķert un nezinu, ko tad darīt. Līdz ar to es gaidīšu vēlo rudeni, tad es te braukšu, tad es zinu, kur braukt, kā ķert un ko ķert, bet vasarā nē. Un iespējams šī pēdējā reize, kad piedalos šāda tipa sacensībās uz līdaku vasarā. Ja būs rudenīts, tad domās savādāk, bet vasarā laikam nē. Mums tāpat bija jautri, mēs pabraukājāmies, kaut ko paķērām, bet tāda gandarījuma sajūtas nav. Tās tomēr sacensības. Ko es gribētu akcentēt, ar jūsu aplausiem es aicināšu galveno tiesnesi Romānu. Paldies, Romāna! Liels paldies, kungi un dāmas, ka ieradāties. Man tiešām bija prieks redzēt jūs tādā lielā kuplā skaitā. Teikšu godīgi, emocijas šodien bija fantastiskas, zivju nebija daudz. Un cīņa bija ļoti spraiga. Katras, rupji sakot, 5-10 minūtes mainījās līderi. Kāds no 10. vietas aizgāja uz 1, kāds no 1. nolidoja zemāk. Mainījās visu laiku topi. Bija ļoti interesanti skatīties, kā tiek noķerta lielākā zivs. Burtiski 10 minūšu intervālā ielido Big Fish, nākamais Big Fish, un tad vēl pēc 10 minūtēm atkal Big Fish pamainās. Nu, tā kā bija spraiga cīņa. Meistarība šodien, varbūt kādam veiksme, kādam, diemžēl, es dzirdēju, arī bija ļoti daudz neveiksmes, bet būs arī sacensības nākamgad, varēs parādīt savu meistarklasi. Būs aptauja starp dalībniekiem, vai mēs taisam šogad arī rudeni, jo karstumā negribas tās līdekas mocīt, tīpaši, ja ķeras lielās. Tā kā skatīsimies par rudens sacensībām, kāda būs atsaucība. Tas ir daudz. Bija? Un pie apbalvošanas. Paldies, Romāna! Vienkārši gan mēs šo visu pasākumu nefinišēsim, tomēr es lūkšu arī Gati galveno pavāru, kas jūs baroja, 2 vārdus par saviem iespaidiem. Labdien vēlreiz visiem. Ko es varu pateikt? Jūs esat švaki ēdāji. Hatls ir pusē. Saņemamies, izēdam un tad turpinām. 2 teikumi ir. Viss, paldies, Gati! Svinīgās uzrunas ministri, prezidenti un vispārējie, protams, ka mums nav pagodinājuši. Viņi nesaskata šeit to potenciālu savus vēlētājus. Bet mēs turpinām ar ļoti svarīgu nomināciju, ārkārtīgi svarīgu nomināciju. Tie ir jaunieši. Līdz ar to es aicināšu visu komandu jauniešu. Tātad līdz 18 gadiem. Zēni, meitenes, kas piedalījās pēc 18 gadiem, lūdzu man blakus. Un stājoties, tā vienā rindā, lai pilns sitiens. Balva pasniegt, es aicināšu savukārt mūsu biedrības vienu no jauniešiem, kurš jau vairākus gadus piedalās Latvijas čempionātā bērniem un jauniešiem pinīgošanā no laivām. Artur, nāc pasniegt balvas saviem kolēģiem.
Aplausos! Paldies! Jūs esat brīvi. Jūs esat labākie! Tā, nē, pagaidām, tikai nevar. Nākošai nominācija. Dāmas! Mums ir dāma! Dāmas, lūdzu! Lūdzu! Aplausi! Šo nomināciju apbalvosti lūkšu šarmantāko Gati šajā visā pasākumā. Gati, tavs jau aizbrauc! Mūsu atbalstītājs Sansai sarūpējas mazas pieviņas lietas, priekš meitenēm, un arī mazs sīkumiņš no kaparola. Lūdzu. Lūdzu. Lūdzu, paldies! Tagad gadi ņemt rokās fingeri. Ko darīt? Lūdzu, atgādiniet, kāda bija mērķa zivs? Līdaka. Līdaka! Bet cilvēki centās, darbojās. Mēs nevaram atstāt to bez ievēršanas. Nekādā gadījumā līdz ar to no Kaparola specbalva labākajam fīderistam nominācijā Brexis 45 cm. Lūdzu, studijā! Kurš iesūtīja Breksi? Atzīstās! Es atbrīdu Nu, ja nemāk ķert līdaks, vai ķer Breks? Paldies! Tā jau romāns, kas galvenais tiesnesis teiks, ar Bigfish nāca, ik pa mirklim nāca jauni rezultāti. Pa centimetriem, pa milimetriem. Gājām uz priekšu, gājām, līdz mēs esam nonākuši pie nominācijas Bigfish. Bigfish nomināciju atbalsta vai balvas dot. O, tu dieviņ, tētiņ, šitas ir labs. Vīri, kaut kā kaut. Virelvinblūri. Jā, vot šitais. Makšķerlietas un dāvanu kārtē no NGT. Nē, no Seņukājām. Bet tu man ir NGT. Mēs iedosim divus. NGT un dāvanu kārtē no Seņukājām. Nu, mazu totalizatoru centimetros, cik? Brīvi! 76 tuvu, kurš te kaut? 77 kļūtu labi. 76! Uhuhu! Labākā komandā, kur mums ir? Нас сошла сегодня больше. Paik Syndicate! Paldies! Sveicu, katram pa vienam. Pārējās balvas izdalīsies. Tā kunga, dāvana kartē, NGT. Man te kaut kāda tārziņa. Šeit tas sanāk. Nā, no, mirklis slavai. Man ir baigās aizdomas, kur es tur nonāku uz godām. Jā! Saimnieknis ir? Saimnieks nav. Tātad mums ir godalgotais trīs labākās komandas, kas ir parādījuši sevi gan sadarbībā, gan makšķerējot, gan sarunājot, galot kaut kādus darbus, strādājot ar sačuku. Es te dzirdēju, ka tās zivis esot bijušas tādas, kas lec ārā no tīkliņa pašas no sevis un visu kaut ko darbojās. Tad trešā vieta tiek apbalvota ar dāvanu kartēm no NGT, no GLV un kā Senukai. Ar kopējo garumu centimetros 181. Paik Syndicate.
Mārtiņš aizmirst savu vietēju, ka arī no Maili baids ir dāvanīgi trešai vietai. Tad tiek iekšā. Pārāk braucams tās dāvas. Viņš vienkārši nezinu. Nu, zaurēt. Tā dāvana tāds var būt. Jā, jums tās bildes kāds taisa. Vai pēc tam uztaisīsim kopību? Labi. Pēc tam uztaisīsim kopību, savu neies. Kamēr apbalvo šos te fantastiskos trešās vietas godāvotos kolēģus, mazliet turpināsim stāstu par otro un pirmo vietu. Šīs divas komandas ārkārtīgi straiski aizvadīs šīs sacensības. Abām šīm te komandām ir ļoti interesanti komandas nosaukumi. Vienai komandas nosaukums ir pilnīgi pretējs. Pilnīgi pretējs tam mērķa zivī, kuru mēs mēģinājām šodien atrast. Otrai komandai savukārt puiši ir vienkārši neiespringti uz nosaukumu. Un tā atšķirība starp šīm divām komandām ir 2 centimetri. 2 centimetri izšķir pirmo vietu. Un jūsu uzmanībai tātad dāvanu kartes no NGT, GLV, Senukai un Mailbeits otrās vietas izcīnījušai komandai ar nosaukumu, kas neatbilst mērķa zivei, un tie ir asarnieki. Aplausi! Kopējais garums ir 246 centimetri. 246. Pēc tam kopējā bilde. Par 2 centimetri. Aplausi, jā, aplausi otrai vietai. Šo nevajag konkrētizēt. Nē, tas man par runāšanu. Pa varīgi. Nu, tie 2 centimetri. Tie 2 centimetri izšķir 500 eiro vērto dāvanu kartu no NGT. Izšķir GLV dāvanu kartu, kā Senukai un Mailbeits. Un šī komanda ir 2D. 2D. 248. Jūsu slavas mirklis, aplausi. Garākam cilvēkam gribētu reizē paprast, vai 2 centimetri ir daudz? Jā, pieteikuši. Aicināšu vēlreiz priekšā visas 3 godalgotās vietas uz kopējo bildi. Visas 3 godalgotās vietas. Pirmā vieta, otrā vieta, trešā vieta. Uzdeļ kādu par Un labas vietas notiņi, ar to es arī saku paldies. Oficiālā daļa beigusies. 2026. gada Babīts Asaikājs āķis vasaras sesija ir noslēgusies. Uz karogu nolaišanu, aicināt. Aplausi! Paldies visiem, ka bijāt!